Mēs esam YouTube kanāls Garāža Rēģē! Hei! Jā, un mums ir vienādi krekli. Jo reaģē. Jo viņi reaģē. Dažiem rodās varbūt jautājums, kā mēs atlasām grupas, par ko rēģēt, un kā var pie mums nonākt ciemos. Tas ir tāds, pa lielam uz dūlo. Nu, nē. Svarīgi, lai jūs ietilpstat kategorijā rock mūzika, smagā mūzika, folk metāls, alternatīvs, akustisks alternatīvs. Pop mūzika tomēr būs mazāk šī kanālā un klasiskā un klubmūzika un reps. Laikam, ka nebūs. Kaut kādā raidījumā mums bija arī Bēthovens tomēr. Nu jā, bišķi pazīmējās. Un kā mēs atlasām grupas, par kurām rēģēt, ja te kaut kāda aktualitāte, piemēram, jūs esat izdevuši kaut kādu jaunu dziesmu pirms mēneša, pirms 2, kaut kur pazīmējušies kaut kādā rock mūzikas asociācijas mājaslapā vai tur kaut kādā citā raidījumā un jūs var atrast. Jā. Tad mēs visdrīzāk par jums uztaisīsim apskatu neatkarīgi no tā, vai mēs fanojam vai nefanojam. Nu tā. Protams, mēs visu laiku gaidām lielo grandu jaunos singlus, bet nevar jau katru dienu laist singlu arī. Jā. Un viņiem ļoti gribās atnākt pie mums ciemos, šeit pasēdēt, laivā kaut ko uzspēlēt, parunāt par dzīvi, uzrastīt mums, kaut ko sarunāt. Garāžā. Es domāju, dzīvē, jā, šeit uz vietas. Laivā pasēdēt. Jā. Laivā. Garāžā. Tikai laivā. Garāžā pasēdēt. Jā, un šitāds ievads bija tāpēc, ka mēs šodien apskatīsim tādu grupu kā Jauda. Grupa Jauda, kas izdevusi jaunu albumu, jaunu singlu. Jā. Arī no Latgales sanāk? Tā sanāk. Čaļi no Līvāniem. Līvānieši. 3 līvānieši muzicē jau kopš 2017. gada, 10 gadi jau nopietns posms grupai. Uzstājušies tādās festivālās kā Bildes, kas ir arī ļoti bieži vien atspērienu punkts. Es personīgi bildēs esmu spēlējis 5 reizes, ja es nešaubos. Es personīgi uz bildēm neesmu bijis nereizi. Jo Bildes tāda ir dažādas mūzikas stila pasākums, bet pārstāv jauno grupu, un pārstāvis jauno grupas ir ļoti roķīgs. Neatceros, ka tur būtu bijis luks vai reps, folks, akustisks. Pagaidīsim šogad. Jā, bet grupa Jauda, un viņai ir dziesma Voltāža, un to mēs arī šodien paklausīsimies. Kurš grib ierakstīt Google vai ko, painteresēties vairāk, grupā Jaudā ir Daniels Levickis, kas spēlē bungas, Dainis Paiglis un Gatis Pasteris, kas spēlē giču. Un Dainis un Gatis pa lielam ir tie, kas saprot, tie, kas ir tie galīgie, tie, kas ar buru uz priekšu. Bet mēs neesam nekāds vēstures biogrāfijas raidījums, mēs klausamies dziesmas un reaģējam. Tā kā, kuriem interesē, uristiet Googlē, painteresēties. Grupa Jauda, dziesma Voltāža, aiziet un laižam. Vēlreiz. Gitāriņas. 4 reizes, un te būs ritmiņš, jā. Un patīk, ka viņi ietur vienādu stilu, jā, kaut kādi ārsta kombinzoni varētu būt. Lidlaugs gan ir ļoti vecs triks, veči. Tas ir ļoti vecs triks, jā. Lielie lidlaugi. Ķeks, kurš mēģina tikt ārā no cietuma. Ļoti liels reverbs vokālam piedziedājumā. Atbalsts. Pantiņš. Ievads, jā.
Šitas tāds var redzēt tipiskās divas sižeta līnijas, kad Džeks spēlē lidlaukā dzīvajā, jā. Jā, un paralēli iet stāsts par Džeku, kurš mēģina izlausies no cietuma. Vai kāds komentārs par balsi varbūt? Pēc tam paklausīsimies. Voltāža liela var tev draudēt. Latvisks roks. Latvisks roks, okei. Man patīk, kā krāsas savijās. Ir tīras debesis, viņi, laikam, visdrīzāk meklēja tādu dienu arī. Jo, ja būtu mākoņi, būtu bišķi savādāk. Te jau vakars var bišķi iesakās ilgi filmēja. Te parasti ir ilgi filmēšana. Nav sēdēt garāžā un gudri dirst. Jā, tas man nav sēdēt garāžā. Šobrīd es redzu to, ka tas salikums tāds ļoti tāds standartīgs. Ievads, pāns 5, pāns 5. Tagad varbūt kaut kādu pārēju, viņš aizmet kociņus. Atvērās durvis vaļā. Kaut kad bišķi elektronika, tas bišķi tāds moderns metāls, jā, varētu būt iespējams. Elektronika, drusku Rammsteinu, ģaļi klausās lietā. Jā, tāds vaibiņš varētu būt. Citās dziesmās jau dzirdēt. Tas tiltiņš jau ļoti standartīgi. Pāns 5, pāns 5, tiltiņš. Standartīgi. Nu, Tas vārds tā, man nepatīk standartīgi. Ne pārāk patīk mums, bet tomēr es domāju, ka paši lieto tādu pašu vārdu. Klasisks, jā. Un tūlīt būs vēlreiz piedziedājums, jā. Bišķi pagaru. Man ir sajūta, ka ir bišķi pagaru. Visu laiku tā tēma, visu laiku spēlēja. Ko zinu, varbūt viņš pie piedziedājuma arī neatgriezīsies, jo man tā kā gaidās, ka vajadzētu atgriezties pie piedziedājuma. Tomēr nē. Man prasījās vēl viens piedziedājums klausās. Tu jau domāji standartīgi. Nu, man prasījās vēl viens. Man gribētu dzirdēt vēlreiz piedziedājumu. Varbūt, lai gan končos viņi varētu, zin kā tāds spēt, tādu pauzīt un vēlreiz piedziedāt. Un tad visi kopā. Jā, un tad visi kopā vēlreiz piedziedājumu. Tas varētu būt tāds, jā. Atvērts beigas varētu teikt, man prasījās tāds piedziedājums. Nu, kādas domas? Es domāju, pirātam patika, jo pirmkārt jau nosaukums voltāža. Jā. Labs. Kā elektriķim. Jā, un pirāts nav šāsni tāds elektrīs, tur pieskrūvē, tur kaut kāda, tur rozetīte. Viņi normāli kāp stabā. Jā. Nē, jauda ir super, jā. Jā. Patīkās, jā? Eģei, labs. Pirātam patīkās. Andri? Anč? Bija okei, jā. Jūs to teicu, Latvijas roks tāds. Tev kāda sodziņas tur bija, jā. Tad man jābūt tam jauniem šodien gadījumā, jā. Nu, tu jau tu beidzi standartizēt. Nē, nu viss kārtībā, nu nekas superordināls, nu es teikšu tā. Un, jā, kas man bija prātā, ko es paturēju, ko es biju pateikt pēc tam, ļoti noslīpēts. Nav netīruma, man tas kaut kā... Aizies koncertu, būs netīrumi. Jā, ļoti interesanti, kā ir koncertā, kā ir laivā, kā viņi spēlē. Tas ir, jo klips ir, man patīk laivas dzīvē. Šeit viņš visu laiku piedurst. Bet interesanti, kā būtu viņas redzēt uz skatuves, jo ļoti noslīpēts šķiet. Nu, tā, kad līdz pēdējām studijā, akordi, viss tīrs, bungas tīrs, viss tāda nav tas. Nav bišķi tā, man gribās bišķi to netīrumu tādu, kad ir bišķi kaut kāda tāda... Varbūt es to nedzirdu šī ierakstā. Jā, netīrums būs katras. Divreiz, man liekas, divreiz bija koncertos dzīvojos. Jā. Skan labi. Jā? Dzīvē tā jauda ir. Jā, viņi Jauda ir jaudīga. Tu par balsi kaut ko... Nē, es jau teicu. Tas bija tas, kur... Latvijas skanējums, okei. Nu, tāda grupa jauda. Sekojot viņam līdz dzīvējā. Man arī interesē, kur viņas varēšu varbūt redzēt šos, varbūt nākamos. Nākos šogad sesijas.
spēlēs. Gan jau Līvānos. Jā. Līvānos, nedzirdēju, bet sēsīs kaut kādā, man liekas, kad festiņā vai bija vai būs. Redzēju, jā. Īsāk sakot, klausieties grupu Jauda, piesakojiet viņiem, kur jūs varat, YouTube. Viņiem klips, un mums arī piesakojiet, jo mēs esam garāžu rēģē. Nospied abonēt, taisiet jaunu mūziku, taisiet jaunu dziesmas, un varbūt arī mēs par jums uztaisīsim apskatu. Apskats. Apskats. Visu laiku domājot ar vārdu. Apskats. Čau!